skaidri atceros vienu savu teikumu vidusskolā, literatūras stundā, kad man skolotāji prasīja, ko es darīšu, kad es izaugšu. Es atceros skaidri gaiši, ka es atbildēju, ka es veidošu lietas, kuras nebūs nevienam citam. Cik ilgi tas motors eksistē? Jā. Tik ilgi, cik ir uzraujamie ģeneratori. Lūk, viss. Ielies tur supras kaut kādas. Gan jau, ka var uzmetināt. Es esmu redzējis, ka Akrapoviču vajag. gan jau, ka var. Bišķīt no tehniskās puses. Labi, ja 5. Turpat mazāk 4 kaut kādā ar kaut ko. Izskatās pēc... 2,5. Jā, kosmos. Kosmos ne aviācija. Kā saka, visu jau var pātrināt. Čau, Valērij. Sveicināt, vīri. Skatoties sociālos tīklos, dari dažādas lietas, no 3D printēšanas visā nedēļā līdz kārtīgu būvēšanai. Pastāsti, kāda ir tava profesija uz papīra un ar ko tu īsti nodarbojies? Jo es tevi zinu arī no Red Bull puses. Jā, mana, dzīves pieredze, zināšanas un, kā tu saki, pēc papīra es esmu... Man liekas, ka pirmās kategorijas, attiecīgi man ir pirmā profesionālā aviomehāniķa izglītība, kas ir B1 mehāniķis. Attiecīgi man ir jāstrādā ar lielajiem komerciālajiem pārvadātājiem, kas ir Boeing, Airbus un vispārējie ražotāji jāapkalpo. Pa lielam servismens tikai lidmašīnām. Tas ir pēc papīra, bet pa dzīvi daru to, kas patīk. Protams, tās ir mašīnas, patīk modelēt, 3D printēšana. Pirmo printeru pats uzbūvēju vidusskolas laikos. Taisu mākslas darbus, taisu šobrīd kartingus, kā jūs redzat. Norestaurēju savu Porsche, praktiski pats, neskaitot krāsošanu, metināšanu. Karbonu darbi, kompozītu materiāli, mēģināt kaut ko jaunu. Patīk, protams, arī kaut kādas tehnoloģijas un tā tālāk. Taisu arī kaut kāds, kā šo kreklu, piemēram, arī kaut kādu grafiku taisu, bet neesmu super profesionāls. Gāju 1. klasē skolā, mākslas skolā, bet beigās 8 gadus nospēlēju klavierus. Ok, jautājums, ko tu nedari? Nelidoju kosmosā, man liekas. Īstajā kosmosā. Kosmosā man prāts vienmēr lidoju, domu, ideju ir ļoti daudz. Paldies Dievam, Nautos vēl ir tik daudz vietas, ko pierakstīt. Tas cilvēks pieraksta lietas, lai es pierakstu, jā, daudzas lietas pat nepaspēju pierakstīt, kā viņa aizlido no man prāta un neatgriežas, diemžēl. Tas ir pēc kā skan. Tas skan, ja kādam ir ideja, tad viņš viņu var realizēt. Zini, kā būtu. Man ir ideja, es redzu, kā to izdarīt, bet bieži vien ir sanācis tā, ka man vajag cilvēkus, kas varbūt to ideju tā kā parāda lielākai publikai. Man bieži vien ir bijis tā, ka šitas, ja es to izpildīšu, nezinu, tur nosacīti, pietrūkst mārketinga varbūt. Tad tas nozīmē to, ka tu nedarbojies ar mārketingu. Es nodarbojos ar mārketingu, jo es esmu gājis, man pat ir papīrs jāstarp citu. Es gāju kursus kaut kādus, man liekas, Risabā bija digitālā mārketinga kursi, bet kā mēs zinām, digitālais mārketings attīstās burtiski katru dienu. Īpaši es gāju tad, kad nebija visādi AI rīki, un tagad tas viss ir citā līmenī, un tas, ko es iemācījos, visdrīzāk nestrādā. Kad es pārstāju strādāt avio nozarē, ražot lidmašīnas, bija Amazon bizness. Amerikā, attiecīgi, es izveidoju savu private labelu, tirgoju silikona maciņus priekš AirPodiem. Es jau gaidīju silikonu kaut ko citu. Tā lieta arī tika izskatīta, bet tur paigi daudz certifikātu vajadzēja. Ja tu par to. Tāpēc draudzīgs un viss pārējais. Es nezinu, par ko tieši, jo tur visādi izstrādājumi. Visādi silikona izstrādājumi. Guminieki nav, bet... jā. Labi, mēs šodien, es domāju, ja mēs pieļaujam, mēs vēl tiksimies tevi, jo man, kā mēs iepriekš runājām, man tie modelīši ļoti patīk. Un man paldies. Viss kaut kas, ko tu dari, ko tu sociālos lietas iekšā, kā tu dari, ko tu taisi.
rītīgi krūti izstāsts. Paldies. Bet mēs paliekam pie drifta kartinga. Pie jaunākā projekta. Šis ir principā jau šī brīža gala versija ar degvielas iekšdedzinēju. Jā, tā tas arī ir. Šobrīd strādājam pie kaut kādām varbūt nelielām korekcijām, kas ir saistītas ar stūrēšanas iekārtu, ar sensitivitāti, jo man personīgi viss apmierina, bet manam partnerim, draugam Edijam, kas strādā arī šajā projektā ar mani, viņam nedaudz vēl ir interese pamainīt sensitivitāti, bet es teiktu, ka šis ir gala produkts ar benzīna dzinēju. Protams, skatāmies uz elektrību. Tas ir šobrīd, teiksim, stilīgi, bet arī tas pieprasīts ir no auditorijas. Kā radās doma par šāda veida aparātu būvēšanu? Jo, kā mēs zinām, ārzemēs viņus jau būvē visādus dažādus, bet kā es skatījos un ja salīdzinu tavējais, teiksim, tā jūsējais, ir nedaudz citādāks visādās aspektos. Jā, ir savas tādas nianses, ko esam ieviesuši šajā, teiksim, rāmī un izstrādājumā. Viņš ir garāks, viņš ir lielāks, un mēs viņu sākām vispār ar to, kā tu sēdi viņā. Jo esam braukuši ar, nesaukšu brandus, bet ar diezgan zināmu braucamrīku, kas ir, stipri pa maz manam augumam. Man ir 1,95 m, un es sēdēju, ka man stūri bija ceļos. Tā nebija braukšana, un es uzreiz sapratu, ka mēs mainīsim gan bāzi, gan pozīciju, kā tu sēdi. Un laikam ejot, mēs sapratām, ka jāieliek arī regulējuma pedāļi un regulējums krēsls. Jo, skaidrs, ka, ja iestautās, ja nopērk bērnam, gan jau arī tēvs gribēs vai māma izbraukt, tad attiecīgi vajag paregulēt. Ja tu arī nopērc bērnam, bērns aug, viņš no tuvās pozīcijas pabrauks uz atpakaļ. Tā kā viņam uz izaugsmi tas ir rīks. Tas ir līdzīgi kā ir tie velosipēdi, kuri tur palielinās līdz ar bērna izaugšanu. Kaut kas tāds arī ir bijis tautās. Bet, jā, kartings radās, brālis gribēja būvēt. Viņam bija interese uzbūvēt savu, jo mēs esam, teiksim, diezgan vienādi. Nav pēc izglītības, mēs abi inženieri, bet patīk mehāniskas lietas. Un tajā brīdī mēs sapratām, ka būvēt ir jābūvē, jo tie, kas atnāca manam citam draugam no Amerikas, viņi bija, es atļaušos izteikties, baigie sūdi. Jo mēs viņus likām, un daudz kas nederēja, daudz kas bija jāpārtaisa. Par gultņiem nerunāšu, ķīniskākā Ķīna burtiski izbira manās rokās. Tāpēc mēs sapratām, ka šis produkts nav līdz galam gatavs un jātaisa savs. Atnāca mans tagadējais čoms Edijs un arī izteica vēlmi būvēt. Edijs ir mans sievas brālēns. Radījām, kā saka, nebūs konkurenti, tāpēc es biju, teiksim, kā es saku, apusējis skočs starp manu brāli un Ediju. Mēs trītā aizsākām to. Brālis nodarbojas ar jahtu tenderu būvi, kas ir mazās laiviņas, kas tev aizved no lielās jahtas uz sauszemi. Viņš arī nesen aizsācis šo projektu, un, protams, tur vajag daudz laika. Un vienmēr sakot, viņam pietrūka laiks šim projektam. Viņš teica, vīri, turpinat paši. Un tā, es tā esmu no plākstera par otru cilvēku, kas tehnisko daļu dara, kas ir uzzīmējis visu šo, ko jūs redzat kadā, lai mēs varam uzlocīt ar precizitāti visus trubus uz CNC. Un viss, kā saka, sakristu un būtu pa fenšuju. Bet tu principā sanāk, ka tā ideja tavu brāļa? Jā, ideja bijusi brāļa. Viņš izteica vēlmi man, bet es, kā saka, ar teiksim, radiniekiem biznesu nevadu, vairs no pieredzes arī ar brāli. Un mēs vienkārši vienojāmies, jā, ka viņam nav tik daudz laika, īpaši viņš dzīvo patālu ārpus Rīgas gandrīz vai līdz šeit ir jābrauc vismaz 40 minūtes.
Attiecīgi, tādā gadījumā viņam tas laiks bija grūti samanedžējams un vienojāmies par to, ka mēs vienkārši darām un viņš dara savu projektu ar laivām. Jā, un lecām iekšā, redīju, kasījām budžetu pirmajam, sakasījām, uztaisījām, kļūdījāmies, pārtaisam. Joprojām pārtaisam, neskatoties uz to, ka ir jau 4. un 5. Jā, palielam tā, kaut ko pieliekam, kaut ko atņemam. Cik ļoti ir izmainījies šis, saucam šo par šī brīža gatavo modeli. Cik ļoti izmainījies no pirmā modeļa viņš ir? Tā, ko jūs taisījāt? Tieši šis ir pirmais prototips. Viņam tika izmainīta nedaudz priekšējā stūrs, Baltie kārta. Nedaudz pamainīt leņķi. Jā, mēs pielikām pedāļus regulējumus. Viņam sākumā nebija regulējumi pedāļi. Un es teiktu, ka viss. Drīz ar pirmo trāpījāt to, ko vajag. Jā, jo mums, kā saka, bija uz ko paskatīties. Mēs vēl varējām kaut ko apčamdīt, uzreiz uz tās bāzes noņemt lieko, pielikt, ko mums vajag, pielikt tās pašas dugas, kas iedeva saturu tam rāmim. Jā, pār lielam trāpījām. Šajā gadījumā vēl ir jāpārtaisa nedaudz sagāzums priekšā, jo ir nedaudz pa trāku. Es mēģināju ar lineālu atceroties ģeometrijas pamatus, neskatoties to, ka man mamma ir matemātiķis, kā leņķi varēja nomērīt un izskatās, ka es kļūdījos, jo es pieņēmu vienkārši, ka tā truba, ka atsaita, kas nāk, viņa ir tādā pašā leņķī kā perpendikulāri pret riteni. Bet izrādījās, ka nē, ka tur ir mazāk. Tad šobrīd tieši 2 pārtaisās šī iemesla dēļ. Tava paša viedoklis. Cik daudz šī kartingā ir tavas idejas un cik daudz tu tomēr esi paņēmis no tā pirmā, ko tu teici, ka tie gultni tur pa zemi bija ārā? Procentuāli es teiktu varbūt pat 60 no redzētā un 40 jau no mūsu kaut kādas izmaiņas, ko mēs ielikām. Mūsu ir ielikts regulējums krēsls, regulējumi pedāļi. Mēs braucam ar slapjo sajūgu. Tam nebija paredzēts slapjais sajūgs, bet mēs beigās uzlikām, pārurbjot caurums. Mums ir krēsls vairāk kā kausveidīgs, jo tur bija tāds tā kā agrāk lauksaimnieks. Stadiona krēsls, ja? Nē, pat stadiona krēsls varētu būt pat labāks. Bija tie... Nezinu, ko lauksaimniecībā darīja. Man liekas, ka grāba siena. Sapratu, jā. Tādi kausiņi, jā. Tāds tur bija. Tāpēc, ka tur vajag kājas uz āru, jo savādāk tur nevar iekāpt. Tāds, šeit kausveidīgs. Ir pat cilvēki, kas prasījuši vēl lielāku kausu, lai aiz muguras vēl aiziet. Vēl augstāk nekā šis. Tā kā līdz pleciem augšā? Jā, bez maz vai. Tas jau tā kā sporta beņķis. Bez maz. Tas bija pa daudz, likās, mēs ielikām šādu, jā. Palielam, tas arī, es teiktu, viss. Mēs nedaudz pamainījām saucamos apraitus, kulakus, šur tur. Jā, tas arī palielam viss. Jā, salikām no redzētā internetā šīs te dugas, kas kalpo kā aizsarga dugas un kā stiprības dugas, kas iedod to stiprumu tieši rāmim, jo sākumā braucām bez. Un trasē braucot uz Kerbi, varēja just, ka tas rāmis viņš ļodzās. Un iedavām ar šīm 2 trubām stiprību. Uz kuru no mezgliem, tavuprāt, ir visvairāk laiks pavadīts? Skaidrs, jūs paņēmāt, teiksim, apskatījāties pseido-amerikāņu brīnumu, pastieties savu vīziju, salikāt viņu. Kurš bija no tiem mezgliem, pie kura, teiksim, tu visvairāk smadzenes lauzi, lai izdomātu, kā to dabūt tā, kā tu gribi un lai būtu labi? Es teiktu, neskatoties uz to, ka mēs joprojām strādājam pie stūras, tās sensitivitātes, tur jau ir daudz laika patērēts. Šobrīd mēs bijām strādājuši vairāk pie krēsla, jo man personīgi patīk, kad krēsls ir maksimāli pie zemes. Un reliņi bija tādi, kādi viņi ir. Tie ir visplānākie reliņi, ko mēs varējām atrast tirgū. Attiecīgi, lai tu būtu maksimāli zemē, bet arī tu būtu sagāsts. Jo šo krēslu ir nedaudz jāpiezāģē, kad mēs viņu liekam, lai būtu leņķis, lai viss sastājās. Tas būtu tas, man liekas,
šī brīža visvairāk patērētais laiks, lai ielikt viņu, lai būtu diezgan liela tā regulācija, lai viss patiktu un būtu forši viņā sēdēt, lai būtu tas pareizais leņķis, teiksim tā. Jo es viņu skanēju šo krēslu, lai viņu varētu ielikt kādā viņu sagāst, lai, piemēram, aizmugurējo aiz krēsla šeit, varbūt kamerās neredz, aizmugurējo dugu, lai viņu maksimāli atgāst līdz motoram, lai tas leņķis būtu maksimāli ērts. To ir no teorētiskās puses, nevis no praktiskās. No sākuma uzzīmē, saliec, izdomā, un tad ja es varu to uzzīmēt uz datoru, es labāk uzzīmēju uz datoru. Neesmu kāds tur baigais guru, kas var salikt visu asamblēju un pagrozīt, kā rati kustēsies, kādi leņķi tur būs. Līdz tam es vēl neesmu, teiksim tā, iemācījies, un es ceru, ka es to kādreiz apgūšu, jo man vajag to apgūt, jo brīžiem dēļ tā es, man liekas, uztais pats tev galvas sāpes, jo, kad izmainu vienu izmēru, man nav piesaists, un tad man tur aiziet neliels. Tu izmaini vienu vietu, tev vajag pārējais ir automāts pašam ar roku, nevis notiek automāts, bet tev ar roku ir jāpārmaina viss kaut kas līdzīgs tam, vai arī izmaini vienu, un viņš kaut kur aizlido kosmosā, un tad to detaļu kaut kur tajā telpā jāmeklē. Vai ir kaut kāda garuma, platuma proporcija, pie kā tu turies, vai vienkārši paņēmāt, uztaisījāt drusciņu lielāku daļu tava auguma? Mēs uztaisījām viņu lielāku pirmkārt dēļ auguma. Mēs neskatījāmies, jo mēs nenākam neviens no drifta. Es neesmu braucis ar drifta mašīnu. Es esmu, nosacīt, bijis autosportā, palīdzējis brālim braukt BMW kausā. Bet es neesmu tas, kas zina iestatījums, kā jāsaliek riteņi, cik jāliek grādi. Es neesmu tas cilvēks, man braukt. Braukšu. Jā, es nebraucu sacensību dēļ, es braucu vienkārši savu prieka dēļ. Nepiedaloties sacensībā, bet trackdays jau ir daudz priekš manis. Simulātors ļoti reti braucu, ir bijuši brīži vienkārši, kad vairāk bija jāiet ciemos pie SRC draugiem, pie Jurija, un viņš man vienkārši ļāva pabraukt, jo kamēr viņš tur brauc gonkas, vienkārši viņi gaidīja, kad mēs tur zīmējām atkal kaut ko priekš viņa simulātoriem. Tā kā, man nav tāda baigā pieredze, lai es zinu, šito rātu mēs pavērsim vaļā, un tad tas kartings brauks. Man šī, zināšana nāk, viņa parādās, es tagad vairāk esmu tajā, es vairāk saprotu, kas tur kā Akermans strādā, kā Kasters strādā un tā tālāk. Tagad varbūt pastāstīt cilvēkiem, skatītājiem, kas brauc ar kartingu, kā kartingu uz laiku. Ar ko atšķirās šis kartings? Viņam ir 4 riepas, ir motors aizmugurē, krēsls stūra. Stūra nav tipiskā kartingam, viņa ir rallija stūra, laikam skaitās šitās, nezinu, kas viņas. Apaļā tipa, tā, jo mašīnas arī var braukt ar šitādu. Okay. Ar ko viņš atšķirās, cik ļoti, un vai ar viņu vispār varētu uz laiku braukt? Ar viņu varētu uz laiku braukt, bet galvenā lieta, kā ar viņu var braukt, tas ir driftā. Tas ir drifta kartings, attiecīgi. Mēs šeit redzam čaulas, kas ir plasmasas uz aizmuguriem riteņiem, un pateicoties šīm čaulām, mēs varam braukt sānslīdē. Jo bez viņām, kad mēs īstenībā uzbūvējam pirmo prototipu šo pašu, mums nebija atrasta tā čaula, tā plastika. Mēs sākam braukt, un mums stūma priekšā ārā. Mēs domājam, ka mēs kaut kādu kļūdu esam pieļāvuši. Un vienkārši tur bija pirmkārt putekļains, un nebija saķers, un viņš vienkārši viņu stūmas priekšu. Jo mēs baidījāmies par to stūrēšanu. Kas viņi būs, vai viņi brauks vai nebrauks vispār. Un dēļ tā, ka ir liels sagāzums, viņam tā kontaktvieta saķers nav vispār, un viņš brauc uz priekšu, mēs nezinājām, ko darīt. Tad mēs atradām trubu, mēs uzlikām to trubu, un viņš aizbrauca sānslīdē. Un tad mēs sapratām, ka viss ir pareizi, ka tas strādā, ka mēs varam darīt lietas tālāk, un ka tā ir strādājoša lieta beigās. Bet par to, kāda starpība ir starp parasto kartingu un šo, es teiktu vienīgais ir sānslīde. Sānslīde, jo ir iespēja stūri izgriezt lielākā leņķī nekā parastajam kartingam. Ir izmēģināts uzlikt čaulas uz parastā kartinga. Viņš arī iet sānslīdē, bet attiecīgi tev pietrūkst leņķi, lai viņu izstūrēt, teiksim tā. Un uz laiku arī var pabraukt tikai driftā. Ātri un stilīgi.
Ar stilu, jā. Tieši tā, ar stilu. Atgriežoties drusciņi pie tehniskās daļas, pa tiem sagāzumiem vispār jau neuztraucies. Tur vēl joprojām cilvēki kaujās, kas ir pareizi un kā ir, jo tur ir tik daudz variantu, kā patīk braukt. Teiksim, labi, paņemsim, lielākā daļa jau tā atskaita uz laiku braukt. Bet tā ir šosei. Jebkurā gadījumā, bet regulējumi ir tā, ka viens var nobraukt ātrāk ar vieniem regulējumiem, un otrs var nobraukt ātrāk ar otram cilvēkam pilnīgi nepieņemamiem regulējumiem. Jā, protams, jau mums ir bijis cilvēks, kas ir izbraucis, teiksim, šitas bija tas pirmais prototyps, kur bija priekšā platāka tā bāze. Cilvēks izbrauca ar šo, viņš teica, ka ar šo viņš var labāk braukt. Viņam bija tas saucamais krabolks, ka viņš pilnīgi brauc uz sānu. Es ar viņu vispār nevarēju pabraukt. Man likās, es jūtu, kā tai trajektorijai jāiet, un es ieeju tajā krabolku un visu, viņš man tā kā iet uz to bordu, un es nevaru neko izdarīt. Un cilvēks saka, man vienkārši izcilākais setups. Es saku, kā? Un ar otro jau mēs braucām, es jau tur devu pilnā ručkā, jo tur tā trajektorija, viņa jau bija tā kā, jēgpilna priekš manis. Man smadzenes saprata, ka tā tas ies. Tā trajektorija ies pareizāk. Nevis tur bišķi pa daudz iedo, jo, kā es saku, dēļ tās sensitivitātes tur burtiski 2 grādi, un tev viss mainās. Tā kā radikāli diezgan. Bet šobrīd viss tas ir izlabots, krabolka nav un var dot ručkā. Cik viņam sanāks tūšas leņķis? 90 grādi? 90 kopā, jā, no malas līdz malai, manuprāt. Es pat tā baigi nemērīju. Vai tu domā pašai stūrē? Stūrē, jā. Stūrē, man liekas, ka 90. Pamēģini. Vai pat bišķi vairāk. Varbūt bišķi vairāk. Bet, pietiekoši. Nevajag viņu grozīt, var strādāt ar gāzi un bišķi tikai korekcijas nelielas. Kādas ir cilvēku atsauksmes? Teiksim, es redzēju, ka braucēji viņiem brauc. Tā kā drift braucēji, gan profesionāļi, gan entuziasti. Ko tie džeki saka? Jā, mums bija lieliska pieredze. Paši, diemžēl, nebijām uz vietas. Bija iespēja iedot Nikolasam uz driftmasteriem. Pēc tās ažiotāžas, ko es redzēju sociālos tīklos, noteikti daudzi nebija vēl ietegojuši un tā tālāk. Manuprāt, cilvēki bija ļoti ieinteresēti, jo tas ir kaut kas jauns. Un kā mēs beigās pēc tam sapratām, jo paralēli driftmasteriem mēs bijām Lietuvā, kur mēs devām uz nomu šos braucamos. Un interesantākais bija tas, ka bērnam bija mazāk laika jāpatērē pierast pie kartinga. Viņš ātrāk uzķēra, viņš ātrāk saprata, kas notiek, kā viņu koriģēt un kā braukt. Viņš aizbrauc ātrāk par pieaugušo. Un runājot ar Kristapu Blušu, es sapratu, ka viņam patika, jo dzirdēju arī no Nikolasa un no Toma, sveiciens Džeks, starp citu, ka Kristaps brauc uz spoteru torni. Tātad, ja viņš pats darbināja, tad jau viņam patika. Es godīgi domāju, ka viņam tas nopirkuši viņu uz to pusi. Jo krāsa arī ir īstā. Nē, mums ļoti, ļoti laba sadarbība sāk veidoties ar Nikolasu, arī ar viņa mehāniķu Tomu, kas arī HGK strādā. Mēs esam ļoti labi sadraudzējušies, un Toms arī būvē savu kartingu, un viņš pienāk vairāk no regulējuma puses, viņš zina to virtuvi, kas ir kas, un tad mēs tur ik pa laikam sazinamies, kurš ko dara, kā mēs darījām. Mēs tādi, atvērti cilvēki viens otram uz tehnisko pusi, jo viņš ir mums palīdzējis, es viņam ar kaut kādu padomu, kur ir kāda detaļa pirkta, no kurienes arī padalos. Un, jā, Nikolas teica, ka tas ir arī tāds diezgan kvalitatīvs produkts, jo Nikolasam ir bijusi iespēja braukt ar amerikāņu, ir redzēts arī īrijas posmā tas Tillotson, kas ar James Deanu izveidot sadarbību. Es nezinu, kāds viņam tur tas modelis, bet arī kaut kāda veida driftkarts, un viņš saka, ka šis ir tāds, taustāmi labs aparāts. Kad viņam ir saturs, jo amerikāņiem pēc manas pieredzes nav nekā
labi, teiksim tā, nezinu, varbūt tur viegli cilvēki, bērni var pabraukt ļoti ilgi. Amerikā viegli. Labi, mēs esam tomēr no Baltijas, mēs esam diezgan gari un labi, bet jebkurā gadījumā tu iekāp un tu jūti, kā viņš locās vai tev gultni. Pirms vēl jautājums, cik tas bija Amerikas, vai tas nebija vienkārši Ķīnas kopija, ko tev pārdeva no Amerikas, kur tu domāji, ka tas ir made in America. Dropshippings, jā. Manuprāt, tas viss nāca no štatiem, vismaz adreses uz kastēm bija štatu un viss atmuitošanas epopēja, viss bija caur. Visu jāiziet, kā saka. No Ķīnas aizbrauc uz štatiem, no štatiem uz Latviju. Jā. Kā es jau teicu, Amazon biznesa man bija zina, kāds strādā. Cik ir bišķīt no tehniskās puses, cik daudz tu esi pielietojis savas 3D un modelēšanas zināšanas izveidē? Teiksim, testa printeri kaut kādi, printētas lietas kaut kas? Jā, noteikti esam testa printus taisījuši, baigi daudz. Pašā startā nebija, jo pa lielam tās ir trubas. Trubas es tik garas neprintēšu. Visāds sīkums, kaut kādus kronšteinus, vai tas strādā, vai tam pietiek tur garuma, vai tam pašam ķēdes spriegotājiem, mierinātājiem. Viņš bija sākumā izprintēts, viss salikts, jā, viss tas strādā, viņš ieguļās, viss nosadzās, viss super. Rullīši spriegotāji ir drukāti, vienkārši ielikt ieprasēti gultņi. Kas vēl buksīts visādas, kur nav nekāda slodze un viņas tur dzīvos un nekas viņas neietekmēs. Protams, mēs izvēlamies pareizos materiālus, neprintējam ar tur mīkstajiem vai kaut kādiem citiem. Dzīvo un šobrīd, teiksim tā, šī vasara ir tāda testa vasara, jo tas pats Lietuvas pasākums bija reāls crash tests bezmaz, vai mēs pilnīgi nopirkām 2 rezerves motors, ja gadījumā viņi nojūk, ja viņas tur tā spīdzina. Izdzīvoja, mēs pat eļu nenomainījām. Tagad nolējām, jā. Viņi bija tāda patumša, bet... bez skaidām, jā? Bišķi tā, tas, kā viņi sauc, tā putriņa tāpat ir. Tas šitiem motoriem normāli. Bet viņas, jā, kā man... Tu jau vaļā viņi nesvērst. Nē, man daudz teica, man arī Lietuvā pateica viens tirgotājs, kuram ģeneratorā bija tās motori, viņš saka, ka viņi iet bezgalīgi. Es mainu eļas mašīnās diezgan bieži, un piedevas tur mašīnām pieliešu šeit, protams, es gaņu, ka neliešu piedevas kaut kādas, bet viss dzīvo un griežās un viss kārtībā šiem motoriem. Mums vēl ir slapjais sajūgs, es domāju, tas arī kaut kādā veidā viņu bišķi atvieglo, tur ir savs pāris, un viņam nav jau slodzes dēļ plastika. Viņam jau viegli viņu griezt. Un jautājums, ko nejautāju, nopērk superauto. Cik viņš patērē? Tas smieklīgs jautājums varbūt, bet ja bērns tiešām ir smieklīgs, jo atkal runāšu par Lietuvas pasākumu. Mēs braucām uz Lietuvu, visu 4 kannas, tur 60 litri ietilpst, viss brauksim. Lietuvā būs lētāk. Protams, Lietuvā bija dārgāk. Mēs pielējām pilnas kannas, un mēs neizterējām nevienu kannu, jo mēs bijām pielējuši viņas pilnas, un viņi nobrauca 1,5 dienas, pusotru dienu palielam. Ar to mazo bāci. Tur ir kaut kādi 5 litri, jā? Es pat nezinu, cik tur ir. Labi, ja 5. Tur pat mazāk 4 kaut kādā ar kaut ko. Izskatās pēc... 2,5. Izskatās pēc 4-litrīgās tās te lokstikla pudeles. Nē, liekas mazāks. Varbūt mazāk. Apmēram. Kā kurai mašīnā? Apmēram 4, es teiktu. Mēs izbrīnīti bijām. Mēs bijām izbrīnīti. Un vienam kartingam beidzās tikai, viņš sāk ristīties, jo degviela sāk žungāties uz beigām, pašām beigām. Kad mēs jau krāmējāmies, piegāja draugi vienkārši pabraukt un beidzot. Jā, tagad bišķi palikšu apakaļ. Kāda bija doma tam visam vispār apakšā? Tev brālis jābūvē drifta kartings. Jābūvē drifta kartings. Jūs to sev bez domas tirgot, vai jau startā bija tā doma, ka tas būs tā kā attīstāms produkts? Tas startā bija paredzēts kā produkts, ko tirgosim, jo sāk parādīties visos sociālos tīklos, tas paliek trendīgi. Kā saka, mēs lecām trendā un tirgot. Tirgot, tas ir main punkts. Un otrā lieta bija sākt veidot savu, teiksim, tā čempionātu, kur tev ir šī bāze. Katrai bāzei ir attiecīgi numurs, lai mēs varam kaut kādā veidā viņus izsakot.
Tādu bāzi tu vari piedalīties seriālā, teiksim tā. Pasaulē kaut kas tāds ir? Par sacensībām es nezinu, bet pasaulē daudzās valstīs jau sāk parādīties savi kartingi, kāds kaut ko tur izlabo pa savam, kādam ir viņš platāks, kādam viņš garāks. Tur jau spēlējās, kuram ir, teiksim tā, kāds spēļu savs rotaļlaukums. Ja rotaļlaukums ļauj tev tur bez pustrasi uzbūvēt, vari lielāku mašīnu būvēt. Pasties, bet ideāls pasākums tikai vajag, ja driftā ir limitēts riepas platums, tad tev vajag konkrēti gumijas marku un konkrētā platumā drīkst. Bet zini, kas ir vēl smieklīgi? Es tā padomāju, ja tev nav mašīna, kur, teiksim, bagažniekā ielikt, bet tev ir jumta reliņi, čīzi uz jumtu uzcelt augšā var arī. Var. Un mēs esam likuši tajā jumta kastē, kas ir tas režģis. Jā, mēs ieliekam jumta kastē un viss. Viņš svēra 70 kilo. Tieši gribēju jautāt. Labi, viņam vienīgais, kas tāds super dilstošais, laikam tas čaulis ir. Jā, visdilstošākais ir čaulis, pēc tam var būt pastiepies ķēdi. Jums gala cipars ir zināms? Kāda nav, tu esi gatavs no izšķirties? Lietotu es pārdot pa 2,5. Nē, jaunu. Jauns maksā 3,5. 3,5 ir jauns. Ok, uzmodelējam situāciju, es no tevis viņu nopērku, skaidrs, degvielu viņš tur nēd, eļu mainam pēc motorstundām noteikti. Teiksim, cik ilgi iztur priekšējās riepas? Ja tu vēl vienkārši nevari nav vēl tik daudz nobraukts. Nav tik daudz nobraukts, bet kaut ko viņas pēd, jo, piemēram, atkal tas pats Lietuvas pasākums uz dienas beigām bija tā, ka tev gumija lido virsū uz kājām, piemēram, šorti piebirst pilni. Tātad viņi dilst. Un arī tagad, paskatoties vismaz nedaudz uz indikātoru, redz, ka viņš padils. Šim, un visdrīzāk arī visiem pārējiem, mēs salikām, ka rati ir atvērti. Lai es turējās foršāk. Jā, un tad viņš palika mierīgāks. Jā, mums HGK pateica, ka pavarat vaļā. Viņi arī Driftmasteros šim pavēra vaļā. Un viņš palika bišķi mierīgāks, un tad tā braukšana ir foršāka. Un aizmugurējās? Nedilst. Tikai čaulas. Aizmugurējās čaulas pa čaulām. Čaulas atkarībā no asfalta raupjības. Ja rupšs, tad, protams, viņu sagrauzīs ātri. Kas ir ātri? Mēs bijām braukuši vienreiz uz Jēkabpili, un tur Kaspars, kvartāls 84 īpašnieks vai 86, neatceros, 86, man liekas, nav svarīgi. Viņš viņu tā ievilka, ka viņš burtiski 15 minūtēs viņas vienkārši nodriskāja. Jā. Labi, cik maksā maiņas fonds? Teikšu godīgi, neesmu skaitījis, kaut kādi varbūt 25 eiro. Uz abām, jā? Varbūt, nezinu. Negribu samelot šobrīd. Mēs trubē esam nopirkuši, neesam rēķinājuši, cik pat viena čaula maksā, jo šobrīd visi testa režīmā. Jā, visi testa režīmā, tas viens, bet ir pieprasījums, kad ir svarīgākas lietas, kuras ir jāsarēķina, kas ir jāizdara. Čaulas viegli mainās? Tas ir ātrs pasākums? Čaulas ļoti viegli mainās, kad ir silta riepa. Kad ir silta riepa, nolaid gaisu, viņa burtiski nokrīt, jo viņa, protams, ir pavērusies, bišķi centrabeidzes ietekmē un karstuma ietekmē. Norauj nost, uzreiz liec jauno viņu uzlien, jo riepa ir mīksta. Es ar rokām varu uzlikt. Šajā gadījumā varbūt āmuru bišķi vajadzēs, bet var arī šitā uzbāzt. Ja, tad, principā, nākotnē būs tā, ka vienkārši es no tevis viņu nopērku, tad tu jau man vari uzreiz pārdot arī ekstra čaulus līdzi, jau gatavs. Noteikti gan jau, ka viss rezervdais pie tevis būs pieejams. Jā, riepas varēs nopirkt. Jautājums, kādas riepas tu gribi. Varbūt kāds gribēs lietus riepu, lai ir raksts. Tas jau vairāk pie stila punktiem, teiksim, tā piedrās. Bet, jā, viss būs nopērkams. Braucam, teiksim, tā ar 428 ķēdi. Attiecīgi zobrati arī ir nopērkami tev brīvi pieejami internetā. Tas jau, jo katrs sazobi liks savu. Protams, ja tie būs mači, tur ar sazobēm ir varbūt citādāk. Jo šobrīd ir tā, ka ir divi vienādi, un, teiksim, šis trešais ir bišķi savādāks, viņš ir ātrāks taisnē. Viens brauc ar vienu sazobi 36 km/h un ar garo sazobi, teiksim, 40. Sākties nozīmē to, ka tas ir baigi neko nemaina.
Ātruma ziņā tas baigi neko nemaina. Vienkārši, piemēram, ar mazāku ātrumu tie no līkuma, teiksim, tā viņi aiziet raitāk. Un tad, teiksim, šīs piedzen tikai uz beigām. Nu, tā braukšana varbūt tandēmos ir bijuši. Godīgi zinot, kā pie mums daži labi disciplīnu pārstāv tos motors vīlē taisa. Es īstenībā nestādos priekšā, kā varētu šitādu tipu sacensībām noteikums uzrakstīt. Es domāju, ka tas motors cik viņš gūt mainās? 4 skrūves. 4 skrūves. Ķēde. Atbrauc uzliec standarta motoru virsū un brauc ar viņu. Jā, jau kaut kur, man liekas, bagijos, ka tik nav tā, ka iedod motoru. Un tā ir viena klase, kur viņam sanāk, ka tur tāds garāks ievads, kad ir autokrosā klase, kur bērni brauc ar tādu tipu veidu motoriem. Un tad bija vesela kaudze vecākiem, kas nespēja ienākt sportā tikai tāpēc, ka ieliek standarta motoru un tas bērns gandrīz vai tiek apdzīts. Tad uztaisīja atsevišķu klasi, kur ir tu sezonas sākumā. Es tur pat naudām neatceros, bet tā doma ir tāda, ka tu sezonas sākumā pasaki, ka mans puika brauks visu gadu. Tu tā kā nomā uz katrām sacensībām motoru, bet motors tiek izlozēts. Sanāk, tu atbrauc uz sacensībām ar pliku bagiju. Izvelc savu talonu, ņem motoru, liec iekšā, un tas motors tur tiešām labi. Viņiem tur drusku sarežģītāk, bet tā doma tāpatās. Pusstundas laikā tas ir izdarāms, plus mīnus. Pēc sacensībām tu motoru ņem nost, tad dod apakaļ organizatoram. Gada beigās motors paliek tavs. Pēc pēdējām sacensībām, kas ir čempionātā, to es tā kā viņu nopircis. Jā, viņš tev paliek bagijā iekšā, lai tu, teiksim, tur varētu pa ziemu trenēties, pabraukāt vēl kaut kas. Jo tur tie vīlētāji tādā kosmosā aizbraukuši. Atliek, es saku, ierobežotāji noņemt, viņš jau ir tur griežās līdz 5 štukām vai cik tur. Tur ir sporta rockeri un jau tur ir NASA tehnoloģija. Tas ir pa to profesijas līniju tas jau ir. Jā, kosmos. Kosmosā aviācija. Kā saka, visu jau var pātrināt. Nē, bet tas būtu īstenībā ļoti interesants un savā ziņā tehniski pilnīgs, kā latvieši saka, bezbudžeta pasākums pa lielam. Labi, viņš kaut ko maksā. Kaut ko maksā. Tas tāds foršs entry levels pirms lielajām mašīnām, es teiktu tā. Es nedomāju, ka ir jāstāsta uz to, kā uz entry level, jo viņu braukt ir 100 punktu pilnīgi savādāk nekā ar mašīnu. Tas ir pavisam kaut kas cits. Pamati, jā, jo arī Nikolas teica, ka šis ir labs tā kā starta pamats priekš lielā drifta. Jo diezgan tā kā pielīdzināms tam, ko tu darīsi pēc tam sporta mašīnā. Tie ir Nikolas vai Toma, viena no viņiem vārdi tiešām. Es biju izbrīnīts, ka tiešām viņi salīdzina to, ka tas ir entrijs. Jo pa lielam arī ideja bija ar parastu kartingu tu ej uz F1, ar šo kartingu tu ej uz profesionālo driftu. No taviem kartingiem uz Driftmasters, uz FD Driftmasters vietu. Jā, tāda doma arī pazibēja, kad mēs plānojām vispār šo iesākt, jo ar kaut ko jāsāk. Jo man personīgi nav baigā drifta pieredzes, arī esmu labi, ja uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt braucu ledus trasē. Ziem tāda, kāda viņi ir. Man nav bijis nekad winterbeater. Nopērts. Es gribu, man pat sieva grib pamēģināt driftu, bet kaut kā mēs neesam iegādājušies, jo es negribu pirkt Bambi. Jo es esmu... Par šo mēs runājam jau vienkārši aizkadrā. Jā, jo es esmu citādāks cilvēks, es neeju vienu to pašu līniju, teiksim tā, jo es skaidri atceros vienu savu teikumu vidusskolā literatūras stundā, kad man skolotāji prasīja, ko es darīšu, kad es izaugšu. Es atceros skaidri gaiši, ka es atbildēju, ka es veidošu lietas, kuras nebūs nevienam citam. Ka viņas būs custom made, līdzīgot kā ar rāmjiem ir. Kur ir mākslas darbi, kurus tev ir mašīna, tu vari nopirkt modeli, pārkrāsosim, izdarīsim, bet tas, protams, maksās lielu naudu, bet tu varēsi braukt. Custom, kā saka. Un, var tādu startu tam iedot. Jo es daudz ko sapratu, kā darīt. Jo šeit atkal nav priekšējo bremžu, pie kā mēs plānojam jau piestrādāt šajā ziemā, teiksim, nesezonā. Jo tad jau visa tā braukšana pamainās. Tev parādās rokas bremze. Šobrīd ir rokas bremze, pa lielam ir bremžu pedālis. Un tad tu vari pieslāpēt ar priekšējām.
tā braukšana kļūst jau pietuvināta atkal mašīnai. Pa sajūgu vienīgais nevar uzsist. Pa sajūgu, jā, klački, ko tu nevari, bet, gan jau pie tā pieradīs, pie tā trešā pedāļa. Jā, un tāda arī tā bija doma, ka iet uz lielo sportu no parasta kartinga. Man atkal ir, es nezinu, man kaut kā liekas, ka jā, tas kartings pirmā formula, tas strādā. Bet kartings un pārējais autosports nestrādā. Tā ir laba bāze saprast, ko tu dari, bet manuprāt, tas ir tā kā pirmais solis autosportā forši, bet vai mērķiecīgi būt labam kartingu braucējiem un pēc tam iet uz pārējo autosportu, domāju, ka tas vairāk traucē. Bet tas, teiksim, tā pa kartingu un, kartings F1, jo no klasiskā autosporta kartingam ļoti trajektorijas atšķirās. Viņi nebrauc ārmalā, viņi brauc pa maksimāli īsāko trajektoriju maksimālajā ātrumā. Un tas nevienmēr iet ar klasiku kopā, bet pie mums jau tiem jauniešiem ir tā interesanti. Cik mums šogad jaunākajiem drifteriem gadu? Vispār 9, bet ir vairāki 11 gadnieki, kuriem jau ir 12 gadi, bet Gonkā laikam 9-gadīgais nav vēl braucis, ja nemaldos. Man kas viņam neļauj braukt? Nemācēšu teikt. Jo mēs esam tā unikālā valsts, kur ļoti maziņiem un jauniem bērniem ļauj jau braukt autosportā. Kur te viņam ar šito braukt, kurā brīdī? Jā, tas arī tāds, teiksim, jautājums, ja es nopērku un kur tu man braukt. Protams, tās pašas trases, gan jau ar halēm arī var sarunāt, ka var pabraukt. Tu vienkārši maksāsi par nosacītu trackday. Jā, ir tāds jautājums, protams, bet es domāju, ka tajos pašos parkingos tu varēsi pabraukt. Jāmeklē, protams, kaut kādi nostūri, jā. Ir bijusi pieredze, ka mums nekurienē Ikea stūrī pašā tālākajā pasauc kāds policija. Es gan domāju, ka tanī brīdī, kā, teiksim tā, es ļoti ceru, ka viņi savairosies, ka tu viņus sabūvēs un cilvēkiem tas patiks. Domāju, ka tanī brīdī trases adaptēsies un domās, ko ar jums darīt, jo, tagad viņi ir 6 šobrīd ir, jā? 5. Kamēr viņi ir 5 un viņi principā visi ir tavās rokās, tad tu esi tikai iniciators visām tiem pasākumiem, bet ja tagadējo, kā viņš reizes Baltika, bijušie 333, jā. Ja viņus sāks, teiksim, nedomājas, ka viņiem sāks parādīties zvani, hei, man ir savs drifta kartings, grib pie jums pabraukt. Pirmo reizi būs otrā galā, tādi mani zvani ir. Jā, kāds savs kartings, ko tu, mums ir vai īres kartingi, vai brauc uz karting trēniņiem, ko tu šitādi karting trēniņos darīs, neko, jā. Bet tiklīdz parādīsies, ka tos cilvēki sāks kūdīt, hei, man ir, es gribu vienkārši pabraukt, es domāju, ka viņi sāks saprast, kad var. Parādīsies, jo ir interesanti, kas jau pat raksta projektus, lai atvērtu driftu halu. Tā kā biznesa projekts, kur jūs viņus ražosiet. Jā, ka mēs būsim piegādātāji. Šobrīd lielākais jautājums ir izmešos attiecīgi motorā. Mums ir nepieciešams uztaisīt elektrisko versiju. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai uztaisītu elektrisko versiju, jo komponentes mēs esam, teiksim, atraduši. Šobrīd pa lielam iet pārunas ar pasūtītāju, kurš tad kuru bateriju, cik lielu bateriju mēs pirksim, jo lielāka baterija, jo vairāk tas maksā. Elektrokartings varētu pat maksāt ar 5. Dēļ motoru un dēļ viss dēļ elektronikas. Tur vadība vajag, te jau nekā nav. Te ir dēļ baterijas. Te ir karburators un benzīnbāk, viss. Jā. Kurā 2 dienas izvilkt. Tanī brīdī tev ir elektromotors, elektromotoram vajag kontrolieri, tam visam vajag elektrību. Vairāks, tu nevar vienkārši pielikt baterijas vajag vairāks, tev vajag lādētāji tai baterijai, kas nav parastais akumulātoru lādētājs, tev vajag, tev visu vajag uzreiz uzbūvēt. Tā ir jauna tehnoloģija, viņa vēl ir dārga, un īpaši tu gribi braukt ilgi, attiecīgi tev vajag lielu bateriju. Tas neiet kopā. Jā, un tā baterija maksā 2 reizes vairāk nekā motors vai kontrolieri. Un vajag 2 baterijas. Vismaz 2. Jā. Halē vēl vairāk vajag. Īpaši. Ņemot vērā to, kā viss attīstās baterijas ziņā, ka tur... Nopērk šodien pēc pāris nedēļām, ja cita tehnoloģija lētāk labāk. Es domāju, ka tu jau nezini, tu jau vari, teiksim tā, ja mēs būtu, teiksim, tu būtu liels koncerns, tad tu jau tos klusos zvanus zinātu, jā. Bet pēkšņi tu, teiksim, tu sēdi, tu ieraugi, ka tavs piegādātais ir uztaisījis sēlu.
Tu skaties, jau būtu super cena. Tu paņem, tur teiksim, vienalga, konteineru vai vienalga kādos daudzumos. Un pēc 2 mēnešiem viņš izlaiž ārā, ka viņam ir super jauna baterija, kas 4 reizes ātrāk lādējās, 3 reizes vieglāk. Nē, protams, bet kamēr tev neviens nepačuks, tu jau nezini, vai varbūt kompānija vienkārši ir finanses grūtībās un grib, iztirgot, lai darbiniekiem aldziņu samaksātu, vai viņš met nost, tāpēc, ka tu būs jauna tehnoloģija. To jau tu nekad neuzzināsi, ja tu nebūsi tādā lielo ražotāju. Tieši tā. Tāpēc es pieturos šobrīd pie šī te benzīna varianta, jo tev ir jānopērk. Jau nezinu, cik varbūt gadsimts jau tas motors eksistēs. Labi, gadsimts varbūt ne. Cik ilgi tas motors eksistē? Jā. Tik ilgi, cik ir uzraujamie ģeneratori. Viss. Tad viņam visu visdrīzāk var nopirkt lētāk. Viņam vienkārši ir jāliek degviela. Zinot to, cik viņš maksā. Tieši tā, jauns var vienkārši kā semškas pirkt. Semškas skaldi vienkārši. Kur viņu notestēt? Ja mēs zinām, viņi tikai 5 šobrīd ir un 2 tiek pārtaisīti. Demo diena ir plānota. Šobrīd vēlamies saprast, vai mēs braucam uz Igauniju, tāpat kā bijām Lietuvā. Ja mēs dodamies, tad visdrīzāk pēc. Tas būs pēc kaut kādiem 20 datumiem, sakot, augusta beigas. Pašlaik ir, teiksim tā, very important person liste, kurus mēs plānojam paaicināt. Protams, jūs vīri arī būsiet paaicināti. Uz Igauniju jābrauc. Jā, un jāsaprot, cik daudz mēs beigās būsim un cik daudz varēs pabraukt. Jo, es vēlos arī kaut kādu feedback, teiksim, savākt, kāda bija stūrēšana, ar ko ātrāk pieredu, ar ko reāli taustāmu braukšanas pieredzi. Cik kartiņi brauks līdzi? Visi 5. Ja nebūs pārdoti, visi. Cerēsim, ka pārdos, bet cerēsim, ka nepārdos. Tas tā nepārdos. Ja tu tā pēc stūl, es būtu forši, ka pārdot visu. Tas nozīmē, ka tas nevis vienu. Elektro varēs komponents daudz nopirkt. Man kā benzīngalvam patīk tā smarža. Es nezinu, kāpēc, bet man patīk. Bet es apzinos arī to nākotni, ka nākotni ir kaut kādā ziņā elektro. Uz elektro pusi iet, varbūt kaut ko citu, nevar zināt. Es ļoti ceru, plazmas tehnoloģijām, vēl kaut ko mazumu. Tas bija šī elektronīdais, bet... Man arī elektroauto nepatīk. Es pat nezinu, kāpēc viņš man nepatīk. Man nepatīk tas process visdrīzāk. Es vienkārši biju... Interesants. Viņš nav interesants. Tu nīksti 40 minūtes, ja tev nav dators vai tev ir, nezinu, kaut kas ir jāpadara prezentācijas. Labi, tu vari prezentācijas pataisīt. Ja es šobrīd strādātu kaut kādā lielā korporācijā, kur man prezentācijas jāgatavo, un man būtu elektroauto kā darba auto, es visdrīzāk to arī darītu. Tas elektroauto doma jau ir pilsētas auto. Pilsētvidē ekscelenti, es teiktu, jā. Tas, ka tu viņu lādē mājās, tādā brīdī tas viss ir chill tur. Teiksim, es vienā brīdī biju nosvēries uz elektroauto pusi, un es pat skatījos, cik es kilometrus nedēļā nobraucu. Un principā man pat idejas, ka es viņu varētu kāds 2 reizes nedēļā tikai lādēt. Tad man ikdienas tiem maršrutiem pietiktu. Bet viss, kas attiecās, teiksim, uz kaut kādiem sporta auto, uz sporta pusi, es nezinu, man liekas, ka tā motors skaņa, tā sajūta. Nav skaņas. Bet pasties, tā kā radiovedams mašīnas. Bet rallycross, pasaules rallycross, aizgāja elektrības virzienā, viņa vairs nav. Tribīnes tukšas, cilvēkiem neinteresē. Tad ir vēl joprojām tas neatrisinātā problēma ir degšana. Akumulators nodzēst nevar. Tu principā apklāja palagu un gaida, kamēr viņš izkusīs. Vai arī sēdi maliņā, dari to, ko visiem patīk darīt un skaties, kā deg. Tu jau teici, ka ja tev viens elektroauto deg trasē, tas nozīmē to, ka viss ir atcelts. Un viņi deg līdz pat, skatījos, 14 stundām var degt. Jā, bet iedomājies, kas tajā trasē notiek apakšā. Tas asfalts jau tāpatās izjūg. Es domāju, ka autosportā tā elektrifikācija nepavelti VRC atteicās no hibrīdiem. Gan izmaksu dēļ, gan vispārējo. Jo tas jau pasākums priekš skatītāji ir šovs. Tev jābūt kaut kādiem efektiem. Kā viņam ar izplūdēm ir? Var dabūt labāk skaņā ārā? Es mēģināju. Šitam? Mēs vienam noskrūvējām izpūtēji. Tāda briesmīga skaņa. Gan jau, ka var uzmetināt. Es esmu redzējis, ka Akrapoviču vajag. Gan jau, ka var. Visdrīzāk, ja jau ir tune rocker un vispārējais. Versijas taisītas. Teikšu godīgi, nav bijis laika skatīties. Cik ir mazākā turbīna, ko tu esi redzējis?
Tā, kas ir pie atslēga piekariņas drīzāk. Ne īsta turbīna. Es tiešām nezinu, man nav baigais. Tāda apmēram. Tas jau būs vienkārši tāpat kā fūrsā turbīna ielikt. Tad iedomājies tādu turbīnu dalīts ar 2 šitā varētu uzlikt. I to būtu pa daudz gaņot. Gan jau pārlūst tas te bloks. Mazu. Nē, jāpamēģina. Es saku, visu var pamēģināt. Kontents, tas ir viens, jā, esmu slings uz kontentu, bet varētu vienu motoru upurēt un viņu uzkruķīt uz kādiem 13,000 apgriezieniem. Apgrieziens jau ne, tur jau turbīna, tur jau... Interesanti būtu, jā, kā viņš pārlūst. Ja pārlūst. Galvenais, lai mugurā neir tev jāuztaisa būt tāds normāls aizsargs, lai mugurā nav nekas. 6 alumīnija plāks apkārt, lai kas čīst, lai nav. Sarkofāgi. Nē, šitie projekti man vienmēr patikuši. Es ļoti ceru, ka viņi attīstīsies tādā veidā, ka, teiksim, tā kā jūs tur uz to sāgu aizbraucāt, teiksim, tā pa nelegālo pavizināties, ja? Ka atradīs vietas, kur varēs vienoties, ka, teiksim, es nezinu, ir kaut kāds konkrēts dienas, kurās var aizbraukt pavizināties, patrenēties. Sāga ir ļoti atvērta pret visiem tiem autopasākumiem, jo cik es zinu, un man varbūt nav 100% taisnība, bet vismaz kā autosportists saka, tas bezspriedēls, kas pie sāgas notiek, viņš viss ir saskaņots ar sāgu. Kad it kā ir atļauja no sāgas paņemts par to, ka viņi vakarā tur pulcēsies. Jā, tā bezspriedēla daļa, tas jau ir... Tas ir nekontrolējams. Tas ir nekontrolējams, un tur tā ir organizatora problēma. Es esmu bijis tajā zupā. Akropolis CC Nation. Es esmu viens no tiem cilvēkiem. Sākumā bija Sergejs ar Arti, pēc tam es pievienojos, un tad es paliku ciešāk ar Sergeju, kas viņus aizsāka. Bija bārdek, līdz ko izslēdz gaisma, viss aiziet raznusā. Es vienreiz tur biju. Grūti to kontrolēt. Mēs kopā bijām. Tur gaida, tur riepu kurināšanas. Jā, un tu to nevar nokontrolēt. Tikai... Un beigās visi, kad aizbrauc, mēs visas pudeles vācām paši. Mēs gājām visu savākt. Tā ir organizatora daba, tur neko nevar darīt. Tas mums ļāva tikt iekšā ar mašīnām veikalā. Pirmajā. Kad bija pirms festivāla vai kad. Kad mums vienkārši, Akropola teica, ka jūs tur tā kā... Skaidrs, ka tajā brīdī tas bija ļoti labs mārketings Akropolai. Jo viņiem bija tikko atvērts veikals, viņiem vajadzēja zināt, publicitāti, viss notiek pie Akropolas. Lūdzu, iepakojām. Bet es ļoti ceru, ka šī tā ideja aizies, ka pie mums kaut kas sakārtosies drusciņa to trašu būvniecību, ka viņas sāks tā kā Igaunijā kā sēna saukt un kaut kas notiksies un atradīs visam vietu. Lūdzu, šitā bet pirkstījā. Tā ir sāpīga tēma arī man, jo, es saku, es pats braucu Pērnavā, jo tur ir lētāk. Labi, varbūt ar visu aizbraukšanu nav tik lēt, bet tik un tā es esmu 3 stundas pašā trasē varbūt. Un tas maksā man tikpat, cik izbraukt 4 pa 15 biķerniekos. Ja to gribās braukt un dabūt to krēslu laiku. Biķernieki ir dārgi, tāpēc, ka, lai tu tur brauktu, vajag ļoti daudz apkalpojošo personālu. Kā Pērnava ir pļāva. Jā. Pērnava ir pļāva. Tur, principā, ja tālajā galā kāds sagriežās, tu to uz starta stāvot, principā redzi, jā. Biķerniekos, tu neredzi, kas aiz tiltiņa notiek. Es teiksim, negribētu braukt Trakdejā pārpa tiltiņu pilnā ručkā, labi, kas kuram ir pilnā ručkā, jā. Jā, aiz tiltiņa kāds stāv sagriezies, un tu pa to nezini. Jo tiesneši nav, jā, un tur sanāk tas, ka, Pērnavā tu vari ielikt. Man liekas, ka pat Pērnavā Trakdejos laikam vispār tikai 2 tiesneši ir. Viens stāv uz... Es nekad neesmu redzējis nevienu. Uz mājas augšā stāv, man liekas. Varbūt. Paši brauc vienkārši. Varbūt. Šitanī pēdējā uzbūvētajā rallycross trasē jau ir digitālai karogi. Ekrāns, bet tas jau tā nav nekāda raķešu zinātne. Digitālais karogs, tas jau ir jau... Es nesen skaidroju, cik trasēs savā dzīvē esmu bijis. Biķernieki. Un bijis. Tā kā reāli. Trīniekos neizbrauc? Nē, es braucu trīniekos. Es braucu... Man nākamēnes ir 2 gadu jubileja, kopš es sāku braukt driftā. Balīt būs? Balīt būs. Ar šitiem, taisam balīt, pasties. Perfekti. Iepakots. Tas ir cik tu viegli pārdevies. Bet nē, es teicu, oficiāls trases, tikai biķernieki. Bet trīnieki, Pērnava, principā... Sorry, samuldēju. Vēl ir rullīts. Jā, tur arī. Jā, rullīts ir. Bet reķini, Pērnava ir tādi paši lielāki trīnieki.
izstieptāki, lielāki trīnieki, bet tu principā no... Tur ātrāk var ieskriet. Nē, jā, bet tā ideja kā tāda, ka tā ir pļava vienkārši. Pļavā trase, un tu redzi visai trasei pāri attiecīgi tur kāds. Un otrā kārtām, tas, kad Pērnava ir daudz drošāka par biķerniekiem. Labi, Pērnavā ir bijuši pāris nelāgi gadījumi, bet nav borti tik tuvu, kā Ņurburgringā. Tas man liekas, ka tas, kas ir Pērnavā bijis, kad liekas, ka tas ir tur kādam zvaigznēs ierakstīts, ka tā ir jānotiek. Jo, ja var sakrist, vissliktākais, kas var sakrist, tad tādā gadījumā tas ir sakritis, jā. Jo tā ir trase pļavas vidū, kur, tu izlido ārā un tu slīdi pa to zāli. Kaut kur tālāk, tur ir kaut kur tā sēta. Kaut ko jau tu atdursies kaut kur. Jā, bet tas ir tik tālu, ka tas nav biķernieki. Šito man Nikolas ar Svežiju. Vīzings, Svežijas vārdu. Jā, teikt, jo viņi nezinu. Savādāk nezinu. Jā, un viņi abi divi man teikuši, ka trīniekos ir grāvi. Ir. Es nezināju. Tu esi aties grāvi trīniekā? Trases vidū. Grāvi, nē, bet es zinu, ka pāri valnim ir pārkrituši. Nē, to es... Trīnieki tādā tālajā galā ovālam. Pašā sākumā nebija grāvi. Pašā sākumā, kad bija tā, ka tikko uzbūvēja kartiņu trasi, tā, ka tur vēl, ja kāds atcerās, bija tāds Burnautela veikals, šausmīgi vecs pasākums. Tur varēja slīdēt ārā, bet tā, ka trīnieki sāka rakt ūdens parkiem un ūdeņus rakt, tad sanāk, ka tā trase iet un bija tāds tā kā uz leju. Tas tā kā veido to grāvi tur. Bet, un grāvi jau nepieciešama, tas, ka viņiem attīstoties ar laiku, ūdenim kaut kur ir jāpaliek. Runājot par trīniekiem, es biju savā ar viņu. Lielo trasi neesam braukuši. Esam braukuši mazo kartiņu trasi. Bet viņam ir garlaicīgi tajā posmā, kur ir garāks gabals, tev jābrauc. Labi, tu vari ieskrieties, ja, teiksim, mazāk trasa tālākais gals. 40. No augšas tu vari tur it kā tev liekas, ka tu super ātri brauc un rītīgi iemetienu uztaisīt. Bet viņai ir tāda, teiksim, taisnas ziņā bišķi pa lielu, bet ideāli tandēmiem kaut kādi, jo tur ir tādi forši līkumi, kur tu divu tā vari tur šķērēt. Bet, pa mazo trasi tas brauc? Pa mazo trasi, jā. Pa mazo trasi. Jā. Lielajā trasē? Lielajā es neesmu braucis. Es pat tur nerādos, tur nav ko darīt. Tu, kamēr brauc līdz nākamajam līkumam, tev ir vibrācijas izbirs varbūt mugurkauls. Ja tev jābrauc pilnu dirku. Tu pieminēji par tām, tā kā ne klientu dienām, bet demo dienas. Kāpēc tu tēmē uz Igauniju? Tu biji Lietuvā? Nē, tā demo diena ir tieši Latvijā. Atbraukt, pasaukt cilvēkus, nosauksim to par industriju un ļaut pabraukt. Vienkārši tā kā nostīt draugu sanākšanu. Pabraukt. Trīniekos. Man kāpēc likās, ka es sapratu, ka tā demo diena būs Igaunijā. Nē, uz Igauniju mēs domājam. Igaunija arī, man gribas braukt uz Igauniju. Bet mēs gribam braukt uz Igauniju vienkārši dot cilvēkiem zīri. Kāds lēšos jums bija tas koncepts? Jūs aizbraucāt un vienkārši devāt vizināties pa stāvlauku un pa trasīti? Vai... Mēs ieraudzījām pasākumu. Es teicu, vai mēģinam. Pieteicāmies, mūs ar prieku uzņēma. Mēs prasījām 25 eiro par 10 minūtēm. Mums palīdzēja izveidot trasi. Viņi kaut kāds tur konus, riepas iedām. Attiecīgi mums bija kaut 15 metri līdz 20. Kaut kas tāds. Mēs pat visu neizmantojām, jo kaut kur mums stāvēja tur buss, piekabe, telts. Attiecīgi bija ovāls, bet ar taisnes bija iespiestas pa vidu, teiksim tā. Ne gluži astotnieks, bet tev ir... Doma sapratā. Jā. Bija cilvēki, kas nāca vairāk kārt. Viens puika nāca 3 reizes, 2 dienas vienā dienā, 1 dienu nākamajā. Tēvs pat viņam izbrauca beigās, un tēvs ir ieinteresēts Viļņā. Halu varbūt iespējams vērt. Tas ir krūti. Saka, ko gribi. Un Driftmasteros bija kaut kas līdzīgs. Es godu vārds. Es zinu, ka Driftmasteros šitas vizinājās. Viņu daudz redzēju. Tur tā, ka bija tās atvērtās, tur man liekas, ka brauc viss pēc kārtas, kam nebija slinkums. Daudz brauca. Tur daudz brauca. Bet otrā pusē, tur, kur tikai skatītāji, tikai ēdinātāji puse, tur bija kaut kas. Tur bija traiki. Bet tie, man liekas, bija traiki. Tie bija traiki. Jā. Es neesmu sapratis viņus vēl. Es vienreiz dzīvē esmu braucis, un ar to man pietika. Es nesapratu viņu. Tur nav mašīnas fizikas. Drift halas traiks tā kā. Jā. Tas tikai no Liepājas. Un ar tādām nenormālām plasmasām apkārt. Pa gabalu izties pēc tāda kaut kāda ļoti interesanta kartinga ar Briteni. Kā es saku, kad šiem, piemēram, pieliek to būri apkārt, viņš izstās pēc paletes.
Pēc kā cita tikai kā paleta. Bet skaties, no tās puses, ja tu uzstājies pareizi, viņus tad tu vari likt vienotram virsū. Tur tikai iekšķi, kur salistīt. Labi, viņiem apkārt, tas, ja tu aizies to komerciālo ceļu, tu jau nezini, cik viņš būs izturīgs. Kad cik reizes viņš atļausies, ka gribēja pajautāt. Cik reizes, tu ar viņu varēsi ar maksimālo ātrumu šķērsām. Ieskriet sienā. Nē, es domāju, vai viņam būs garantija pieejama. Līdz pirmajam kontaktam. Līdz durvīm sauc. Gandrīz līdz slieksnim, teiksim tā. Kāds metinājums nekvalitatīvs bijis vēl kaut kas, vai tas nav iespējams šajā gadījumā? Manuprāt, nereāli. Mēs esam brutāli viņiem saskrējušies. Es esmu speciāli testējis, kā ir ar kontaktiem, ar riepām. Nav bijis tā, ka kaut kas notiek. Vai tev izsit no rokām stūri, vai viņš aiziet lokā. Viņam nav ātruma. Motoriem? Tas nav tavs ražots vienkārši, tāpēc es domāju. Nezinu. Šobrīd nemāk. Dos čeku vienkārši. Varbūt čeku kaut kādā. Brāķis taču var būt jebkām. Šī gadījumā 2% brāķis, kā es saku. Ja teiksim, tu pieņemsim no 100, tu pārdos un vienam izšķidīs motors nākamajā dienā, mierīgi nokompensē to motoru un aizmirst vienkārši. Ja. Šī gadījumā vienmēr jau pastāv tas faktors, ka tur bremžu disks var pārlūst, jo diemžēl tu jau viņu netaisīji. Tas jau tāpat ir akmens virsū. Taču riepas arī plīst ne no kā. Arī motoru var vienkārši pret mājas stūri nokrāmēt. Labi, ja tur tu jau var redzēt. Jā, protams. Bet, viņš tur burtiski cilvēks saņem un, pirmajā nedēļā beidzās. Tas jau ir savā. 5 minūtes gāja, vairs neiet. Nē, šiltīts bez eļas, kad viņi ir bez eļas. Tur ir kaut kāda pagriezta, viņu var, lai viņš neķīlē un nerūsē gan jau. Bet eļu vajadzētu ielēt. Tā starpība starp drifta mašīnu un drifta kārtīgu būs tā, ka tu drifta mašīnām maksimāli meklē to saķeri, lai brauktu ātrāk. Tad es pieļauju, ka drifta kārtīgā interesantāk būs tad, ja viņi būs pilnībā visi vienādi. Vismaz mačos vienādi, ka tu varēsi konkurēt to, ka viņi vienādi ir ar savu braušanu, nevis to, kuram ir ātrāka mašīna vai kurš ir tur, vairāk piķi iegrūdas iekšā motorā vai vēl kaut kur. Šobrīd no tā, cik esmu pabraucis, cik mēs esam pabraukuši ar Rediju, ir pārsteidzoši interesanti, jo tev ir jāstrādā ar riepu spiedieniem. Jā, tomēr, jā. Tev jāstrādā ar riepu spiedieniem, jo tā čaula griežās, viņa karst. Viņa karst, viņa silda riepu. Riepa attiecīgi arī uzsilst, un tev jau spiediens sāk celties. Tev ir jānolaiž spiedieni, jo, ja tev ir par daudz spiedienu, viņi sāk plēst to čaulu, jo čaula paliek mīksta, jo viņu tev izplašās centrbeidzes spēks, un viņa sāks lidot nost vienkārši. Un tajā brīdī, kad viņi sāk lidot nost, attiecīgi tu to nepamani, tev nolido iebraucienā pa lielam riepa. Viss nolīdz. Jā, tu esi finišējis. Šito es nesaprotu. Viena kļūda un kļūdījies. Jā, mēs arī bijām pārsteigti, ka mēs sākumā pūtām tur kaut kādas 2,5-3 bārus aizmugurē, lai tā čala tur ir uzspīlēta, bet beigās viņa uzkarst un adios. Kā slāpekli. Neesat mēģinājuši? Nē. Es arī abrīnoju, kāpēc drifteri neizmanto. Viens spiediens visu laiku. Ja es nekļūdos, tā bija slāpekļa gāze, ko pūta, kurā pie temperatūras nemainīja savu... Laikam. Es tagad teikšu. Nezinu. Bet es zinu, ka tā ir gāze. Viņa ļoti slāpekļa. Tad jau daudziem... Ūdeni tu nelies iekšā. Kāpēc? Uz riepām. Dēļ kontenta. Jā, dēļ kontenta jau visu kaut ko var izdarīt. Dēļ kontenta jau visu darīs, jā. Šitos te smidzinātājs uz čaulām ūdeni, lai smidzina virsū. Jo tas bija tiešām interesanti, jo es negaidīju. Visdrīzāk arī ir cita sastāva čaulas. Jā, tu vari meklēt, es nezinu, tur... kas ir polietilēns, tur PVC, neesmu ķīmiķis. Bet mēs atradām, teiksim, tā vidusceļu, jo testējām amerikāņu čaulus. Tur it kā ir saķere, bet tad, kad viņi uzsilst. Ja? Un šeit ir uzreiz laba braukšana, kaut arī tev nav uzsilusi tā čaula, bet mēs tajā pašā Lietuvā, jo Lietuva, teikšu godīgi, ļoti daudz feedbacka mums atnes. Un tur mēs taisījām burnautus. Mēs stāvam uz vietas, mēs pasildām tā čalu, un viņa ātrāk aiziet. Tā saķere parādās uzreiz ātrāk, un tā braukšana ir pavisam cita. Dilšana tev arī palielinās, kas uzsilst?
Minimāli, es teikšu. Vairāk, teiksim, ir jāskatās, varbūt, lai tā čaula nav pārkarsusi, jo tad viņa ļoti viegli izplešās un viņa tev var tik un tā noslīdēt, neskatoties uz to, ja tu strādā ar spiedieniem. Tur ir visādi, teiksim, know-how, kurus mēs jau esam atraduši, ko darīt, lai viņa tur uzvedās citādāk, teiksim, lai čaula joprojām var būt lietojama pēc liela spiediena, kas ir jādara. Savi triki jau ir parādījušies. Ok, jums aizgāja viena bāka uz 2 dienām Lietuvā. Cik čaulus aizgāja vienam kartingam? Ja nemaldos, mēs izmetām kopā 6 vai 8. Tas ir uz vienu kartingu? Tas ir kopā, tie nav pāri, tie ir attiecīgi 3 pāri. 3 pāri čauli. Bet tas ir uz visiem. Jo bija brīdis, kad, teiksim, ja tev ir attiecīgi viens ir pa kreisi, teiksim, virziens vienam braucienam, otrs ir pretējā pusē. Jo tādā gadījumā tev dilst vienmērīgi. Sākumā mēs laidām vairāk uz vienu pusi, un pēc tam vienkārši sākām uz otru tikai pēc tam. Mēs mainījām vienu čaulu, kur, teiksim, sāk jau padoties, to mēs nomainījām. Mēs nemainījām uzreiz abas. Tas nemainīja saķeri? Tas baigi nemainīja neko, viņas uzsila un brauc tālāk. Slīdēja tāpatās. Jā, viss strādāja, viss kā vajag. Tu domāji, cik tas ir universāls vērķis? Tu viņu nopērc. Tu gribi, tu vari braukt uz laiku. Tur paregulējot sagāzums vai vēl kaut ko bišķi piegrozot, tu vari uz laiku pabraukt sev priekam. Kam patīk ātri braukt. Kam šosei patīk, jā. Tu vari pēc tam uzlikt čālus virsū, tu vari slidināties. Un tu jau vari pavisam sajūgt prātā un arī vēl radzens nopirkt viņam. Un ziemā vālēt. Ir doma pamēģināt arī ziemā. Nē, es vairāk no pircēja viedokļa, no tā, ka tu nopērci, tu novērti, un tu jau, cik viņš ir zems? No zemes? Apmēram 5 centimetri. Pazems skaitās. Kā normāli Rīga žurka. Bet tu paņem, tu jau vēl viņam arī vari, gan jau, ka var atrast arī uz tām pašām diskiem vai skrūvēm, ka tu vēl var arī gruntsriepas uzlikt. Pirmkārt var jau spēlēties ar riepas augstumu. Vienkārši ar gumiju. Tu var lielāks uzlikt. Attiecīgi, tev viņš būs monstrālāks. Pa grunti? Normāli. Vai arī tajos pašos īlos. Jā. Savus karting cross, vai kas viņš tur bija. Kur viņi tur arī lēc un vispār. Tas arī ir interesants lauziņš priekš manis. Es ar savu muguru pieļauju, ka Mārtiņš arī negribētu lēt ar karting. Es domāju, ka tur neviens normāls cilvēks negribētu. Tur var noķert savu adrenalīnu, papriecāties, bet, lai to mēģinātu nodarboties, taču amortizācija 0. Nav. Tik, cik riepās. Tik, cik dibens liels. Tik, cik dibens liels, jā, vai tik liels pilvens, cik zem dubšu var pabāst. Jā. Nē, ideja super. Un tas, kad vairāk vai mazāk viss, kas attiecās no tādām lietām, ir made in Latviju. Nerunāsim tur par stūrēm. Komponentes, jā, bet rāmis un visi izdevumi, visas detaļas, viss ir cik visticamākais visam, kam ir ekonomiskais pamats, viss tiek ražots uz vietas. Protams, maksimāli taisam visu uz vietas, visu griežam uz vietas. Skaidrs, ka ir vienkārši komponentes, kuras ir lētāk pasūtīts no ārvalstīm. Protams, motori arī mēs varētu Latvijā uz vietas uztaisīt, ja viņus vajadzētu 10,000 gabalus. Pērku es viņus uz vietas Latvijā. Kaut kādam monkam mēs kaut ko ienesam. Kā būs ar elektromotoriem? Vai šis pats rāmis būs domāts ar elektromotoram? Vai rāmis jau būs drusku citādāks? Viss paliks tāpat. Jautājums ir, kurā pusē stāvēs motors. Visdrīzāk stāvēs otrā pusē, ar ķēdi otrā pusē. Bet nekas baigi drastiski nemainīsies. Mēs nevaram to teikt, protams, šobrīd 100%, jo man nav taustām motora nekā, lai mēs varam sākt veidot gan fiziski, gan datorā. Bet, parādīsies baterija, parādīsies cits motors un kontrolieris palielam. Es domāju par to, ja cilvēks tagad nopērk. Es gribu tagad nopērkt šo te, bet es nākotnē vēlēšos elektroversiju. Vai būs iespēja viņu pārtaisīt par elektro? Jā, visas komponentes, ko mēs plānojam ražot ekstra, tur aizmugurējais bumperis, mēs domājam par spoileri. Jā, stilam vajag spoileri, bet spoilers var būt tev kā asmens beigās, tandēmos un tā tālāk. Mēs par to vēl tā neesam 100% izlēmuši, vai mēs liksim, bet visdrīzāk viņš būs pieejams nopirkšanai. Priekšējās bremzes būs uzliekamas. Tu nopērc jaunus skulakus ar visām bremzēm, saliec.
sapumpē riepas un dragā, rokas bremze, you name it. Principā šī bāze un apkārt aplicīt visu kaut ko. Jā, tā būs bāze. Šis ir, teiksim, kartings, bāzes kartings. Vienīgais, kas šim jau ir ekstra, ir regulējuma pedāļi. Jo bāzē ieies tikai regulējums sēdeklis. Pedāļi būs ekstra, tad bremzes būs ekstra, hidrē ekstra, bumperis ekstra, un motors jau pēc izvēles. Būs iespēja nopirkt tikai rāmi. Teiksim, es braucu jau to rāmu vairākus gadus. Piemēram, gadu vai divus. Un, gadās šis tas, es viņu sačakarēju un gribās jaunu rāmi. Ja tu esi mūsu klients, protams, tu varēsi nopirkt atsevišķu rāmi, jo mēs zinām, ka tev pārējās komponentes ir. Tu vienkārši nosvičo komponentes, pārliec un brauc tālāk. Nē, viņš ir super aparāts. Es saku, jūs izbrauksiet, jūs pagaidām vēl ir tas, kad tā kā mēs atkal aizkadrā runājām par to, ka ar čomu kopā jāpērk, jo vienam nav interesanti vizināties. Jā, tā ir tāda lieta, ka viens nopirks, kaut vai ar čomu uz pusēm sākumā, katrs pabrauksiet 5-10 minūtes apniks. Bez kā mēs Mārtiņš stāstīja par tiem regulējumiem, katram ir savi. Nē, labi. Tas būs, es domāju, viņi basic. Tas sākums jau būtu sīkums. Tur, teiksim, tu nopērci tur vienkārši, lai vizinātos savam priekam, kāda tur regulējuma. Tu kāp un brauc, kā ir pieregulē krēslu pedāļus un dod virsū. Vienkārši tas, ka, lai ir pretīm nākšana. Apetīti tur rodas braucot. Protams, tas visu tā ir. Tu visu, pēc tam pamaz jaudas. Tā vajag lielāku motoru. Šis, piemēram, viņš piegurst. Ja viņam ir tā saķere, tā čaula ir kārtīgi uzsilusi, viņam parādās saķere, viņš sāk bišķi piegurt. Tas jau ir interesanti. Tieši tā. Kā es vienmēr esmu teicis, vecim pietrūks nauda un jauda. Ja tev nav jaudas, tev vajag meklēt naudu, lai atkal būtu jauda, un tādu tu visu laiku būvē tur līdz štuku zirgiem, un beigās tāpat ir pa īsu. Tad vēl kaut kur tu to maksimumu meklē. Protams, tā ir sportiskā interese, cik tālu tu vari aiziet, ka bloks tur nepārlūst uz pusēm. Kā te ir 7 HP? Jā, 7 zirga tam motoram. Elektrisko mēs gribam pamēģināt 10 kW ielikt, lai pamēģinātu viņu izgriezt bez plastikām. 10 kW tas jau būs. Tas ir divreiz vairāk. Reiz 2 apmēram. Viņam ir kaut kāds 5,25 kW. Elektromotoram nav tev jāiegriežās. Tur Ņūtonu uzreiz. Konstanti. Jā, Ņūtonu uzreiz no vietas. Jā, vienīgais atkal. Tu nedzirdi motoru, kā viņš dzied, kā tu piegāzē viņu. Tur jau. Vienu maņu tev atņem. Man bija viens interesants. Tumbu varēs pielikt elektro. Normāli tā, tu brauc un tur V8, tur elesiņš. Jebko var pa jūsu naudu, bet es to toši negrasos darīt. Ne, protams, ja būs klients, kas vēlas 10 tumbus, varbūt es tur kaut kā izdomāšu, bet šobrīd tas nav prioritāri. Tu pielēc parastu GBL un brauc. Jā, ielies tur supras kaut kādas. Es saku, es neesmu elektroauto fans baigais. Man patīk daži eksemplāri, bet šaus ir no skaņas. Jā, bet ja tev klienti tur prasīs, tu neko nevar izdarīt. Skaidrs, man jau vajag kaut kā arī sev pabarot un attīstīt šo projektu, ieguldīt kaut kādu naudu kaut kādās, varbūt jaunajās baterijās. Iespējams, nezinu. Klausies, mēs jau diezgan ilgi pļāpājam. Es gribētu šo pasākumu laist uz beigām, bet es gribu no sākuma pasaki, kur mēs varam satikt šos aparātus nākošreiz, kur cilvēki varēs apstīties viņus, vai tev ir zināms datums, laiks, vai mēs taisam atsevišķu rīlu, kur mēs pastāstam to? Es domāju, ka sekojiet mūsu sociāliem, kas ir petrolera.co. Tur noteikti būs kaut kāds info, kur mēs būsim, kur mēs esam. Varbūt mēs uztaisīsim arī iespēju pieteikties, teiksim, publiskajā demo dienā, kaut kāds tur X ciparu samaksāts, nosacīt par degvielu. Un pabraukt varēs, patestēt, bet plānojam šobrīd būt, nezinu, ka šī epizode izies 22. augusts, man liekas. Vienmēr sakot, aiznākamais weekends sanāk Pērnavā, Porsche Ring trasē uz Augustu festu. Mēs plānojam tur doties, skatīsimies, vai mūs paņems vai nepaņems. Bet, kā es saku, sekojiet Instagramā, vairāk Instagramā, tiktu, esam varbūt retāk, YouTube'ā šobrīd vēl retāk. Bet,
sekojiet sociālajiem tīkliem, gan ja viņi būs aprakstā pievienoti, un tur atradīsiet jaunākās ziņas par Driftkārt projektu. Tiekamies 22. augustā. Sekojiet tīkliem, jā. Izdevāji, čau! Jā.